Čau! Šodien es tev parādīšu, kā pagatavot zemeņu sorbetu. Tev vajadzēs 500 gramus zemenes, 4 ēdamkarotes cukuru, 4 ēdamkarotes ūdeni un, ja vēlies, dažas piparmētru lapiņas. Katliņā liec cukuru, ūdeni un piparmētru lapiņas. Tos kopā uzvāri, līdz cukurs ir izšķīdis. Manuprāt, piparmētru lapiņas sorbetam piešķir svaigumu. Tās var likt vairāk, mazāk vai nemaz. Kad cukurs pilnībā izšķīdis, katliņu noņem no uguns un ļauj sīrupam nedaudz atdzist. Tikmēr sablendē zemenes. Ja tev nepatīk sēkliņas sorbetā, zemeņu masu izlej caur smalku sietiņu. No sīrupa izņem piparmētru lapiņas un pielej to zemeņu masai. Tas nekas, ja sīrups vēl ir nedaudz silts. Kārtīgi samaisi un zemeņu masu liec trauciņā ar vāku. Kā redzi, pēc šīs receptes nesanāk ļoti daudz sorbetu, tāpēc recepti droši var dubultot vai pat trīskāršot. Sorbets sasals apmēram 5 stundu laikā. Ja tev ir saldējuma mašīna, sorbetu droši var gatavot tajā. Saldētavā sorbetu var uzglabāt mēnešiem ilgi. Pirms pasniegšanas es sorbetu no saldētavas izņemu uz 10 minūtēm, lai no tā būtu vieglāk veidot bumbiņu.